markas automašīnas pēdējā laikā mūsu redzījumā parādījušās samērā reti. Tas droši vien saistīts ar to, ka arī jaunu modeļu nav bijis pārlieku daudz. Nu tad apskatīsim vismaz kādu facelift vai atjauninājumu. Piemēram, jaunāko Mazda 3. Lai atšķirtu jauno Mazda 3 no vecās, abas vajadzētu nolikt blakus, un tad vēl nāktos ieskatīties. Izteiksmīgāku radiātoru restes formu melnai automašīnai grūti pamanīt, toties izmainītus minglas lukturu ietvarus gan. Patiesībā gan vajadzētu raudzīties tur augstāk, jo agrāko Bixenona starmešu vietā Mazda 3 augstākās komplektācijas tagad lieto daudz progresīvāku LED gaismas sistēmu. Kompaktlasē tas joprojām ir retums. Izmaiņas un uzlabojums salonā ir nelieli, taču tieši īstajās un vajadzīgajās vietās. Sportiska tipa stūra, gluži kā Roadsteram MX-5, daudz labākas un izskatīgākas formas viduskonsole, kur pie reizes ir arī parocīgāka. Iepriekšējā modelī tā nebija pat labākā. Un Mazda 3 ir tikus arī pie stūras apsildes, kuras pogi iekārtojusies šeit tieši blakus sēdekļu apsildei. Jaunums ir arī elektriska stāvbremze. Sviras aizstāšana ar pogu atstājusi daudz brīvas vietas. Apdares materiāli vēl ar vienu nesajūsmina, tāpat kā vienmuļ melnais tonis no paneļa augšas līdz pat sēdekļiem un grīdai. Toties Mazda labi pastrādājas pie ergonomikas, un pat plastmasīgie klimata sistēmas kloķi griežas ar patīkamu smagnēju klikšķi, nu gluži kā prēmijum automašīnās. Mazda automobīļus cilvēki ciena par to dinamiku, par to, ka automašīna viegli vadās un tā ļoti nepiespiesti brauc. Nu, brīžiem pat varbūt pārāk nepiespiesti. Šajā gadījumā vispār nav par ko žēloties. 2 litru benzīna dzinējs bez nekādām turbīnām attīsta 150 zirgspēku jaudu, nu gluži kā vecos labos kompaktklases laikos. Tas tāpēc, ka Mazda turpina eksploatēt Skyactiv sērijas dzinējus, kuru benzīna agregātu saimē turbopūti aizstāja neparasti augsta kompresijas pakāpe, gandrīz tikpat augsta kā dīzelim. Nākamie pircēji varēs izvēlēties starp 1,5 litra bāzes motoru un vājāko 2 litru četrnieka versiju. Blakus automāta svirai ir arī divpleca poga, ar kuru var ieslēgt sporta režīmu, un tad Mazda jau kļūst tādu skaļa un uzstājīga. Vienlaiks es teiktu, ka degvielas patēriņš benzīna motoram ir gaužām pieticīgs – 7,2 litri, ieskaitot pilsētas satiksmi. Līdzās pozitīvām Mazda īpatnībām jaunais trīnieks nes līdz arī pazīstamus trūkumus, piemēram, vāji izolētas riteņu arkas, kurās dzirdami gan sīki akmentiņi, gan tās pašas ziemas riepas. Toties Mazda 3 pārņēmusi G-vektorīgu sistēmu no Mazda 6, kur tā parādījās vispirms. Unikālā priekšpiedziņas automašīnām izstrādātā griezes vektorēšanas sistēma uzlabo saķeru un stabilitāti, kā arī mazina vadītāja piepūli braukšanas laikā, kontrolējot automašīnas kustību pa sliktu segumu. Ieguvēji esot arī pasažieri, kas Mazdās ar G-vektoriņu mazāk jūt piestūrēšanas svārstības. Mazda automašīna kā likums nedrīkst būt dārga, un tad, protams, ir jautājums, cik maksā šāda Mazda 3. Tātad ar 2 litru benzīna motoru automātisko kārbu, LED lukturiem un arī drošības sistēmu paketi, jo šim automobilim ir gan aklo zonu sensors, gan arī brīdinātājs par iespējamo sadursmi ar priekšā braucošo. Šāds auto maksā 21 000 eiro. Nu, es teiktu, ka tas ir ļoti labs piedāvājums. Sevišķi ņemot vērā, ka šī automašīna vēl ir sedans, nu, kas mūsu cilvēku uztverē ir tā kā prestižāks par parastu hatchbacku. 2017. modeļa gada Mazda 3 sākuma cena izrādās pavisam pieticīga, tikai 16 000 eiro. Taču šoreiz ir taustāma jēga izvēlēties Premium vai Premium Plus komplektāciju, jo Mazda dealers Inchcape Motors Latvija līdztekus parastajām dāvanām nodrošinās šādām Mazda 3 bezmaksas tehniskās apkopes 5 gadu garumā vai līdz 100 000 km noskrējienam. Lūk, tas jau ir apsvēršanas vērts piedāvājums. Mazdas ražojuma automašīnas mūsu automobīļu vidē vienmēr ir bijušas, ir un arī būs. Nu, gribētos, protams, kad mēs tās sastaptu biežāk. Es domāju, ka šis automobīls ir viens no signāliem, kad drīz vien par Mazdu varēsim runāt arī biežāk.